Nākošais trends – interneta radikalizācija. Tas mans latviskais nosaukums šim trendam. Ja? Jo kas notiek? Ka internetā ik viens no mums var iepostēt un redzēt jebko. Ja? Un ik viens cīnās par uzmanību. Ja? Tad cik ir skatījumu manam videoklipam, ja? Cik ir laika manam postam. Un katrs, kas saņem to uzmanību, ja? It kā sanāk tādu plašāku kultūru uzstājas. Ja? Piemēram, tur Harlem Shake, ja? Tur, vai tas joci Gangnam Style Day, piemēram. Viņš uz citienu ļoti īsā laikā uzstājas ļoti spēcīgu trendu. Ne? Un viņi atkal kalpo kā piemērs tam, ka ir iespējams to izdarīt. Ja? Un atkal, tad, lai es pārsistu Gangnam Style, ja? Tad ir jāizdara kaut kas tāds. Un tad sanāk tā, ka mums ir ne tikai kaķēni vai ne, un tādi klipiņi nevainīgi, ja? Bet mums ir porns mainās, teiksim, ja? Un viņš tā kā mūsdienu tehnoloģijas, ja, pārņem un vardarbību, piemēram, ja, kur es jau pāriet TV šovos un reālajā dzīvē, teiksim, tiek diezgan tieši un bezkaunīgi attēlot. Lūk, un tad tas nākotnes trends, ar ko mums ir jārēķinās, ja, ka ja jau reiz es gribu izcelties un ja jau reiz cits ir izdarījis pietiekami radikālas lietas, tad tas nākošais solis patiesībā, ja tā padomājam, ir biedējoši. The New York City Police Department is incredibly worried about what seems to be a rising and spreading trend among teenagers in not just New York, but it's starting to spread around that area, a game called the Knockout Game. Now, the objective of this game is to walk on city streets either by yourself or in a group, and when you pass someone, an unknowing bystander, you clock them in the face as hard as you can and attempt to knock them out in a single punch, and you just keep on walking. And you don't just do this for the fun of the punch. Teens are apparently spreading these around. They're posting them on video sharing sites. They're trading them with each other. Galēji nežēlīgs, debils, ja, trends, kur lūk, parādam, ja, vai es to varu izdarīt. Ja. Un tas ir tāpēc, ka lūk, cilvēkiem ir sajūta, ka viņi tādējādi var izcelties un varbūt izdarīt vēl labāk nekā citi un tādējādi tik pamanīt. Neviens necieš fiziski, ja, bet, piemēram, tajā random nokautā tur bija daudzi, īstenībā, pasaulē vairāk reģistrēti nāves gadījumi, un, protams, ka to ļoti nopietni ņēma, ja, gan policija, gan arī tur mārketinga speciālisti un tā. Lūk, un savukārt, tas radikālisms, protams, arī izpaužās, dažādās tajos pašos selfiju uzņemšanās, ja, kur nav tālu jāmeklē, ja mēs esam tā kā atbildīgi par Latvijas dzelzceļa drošības komunikāciju, ne, un piemēram, pagājušajā gadā, ja, bija nāves gadījums, ja, kur cilvēks uzlīd uz dzelzceļa jumta, dzelzceļa sastāvu jumta, vilcienu taisīja selfiju, zaudē līdzsvaru, pieķerās, protams, pie vadiem. Ne? Un tad visu dienu viņš tiek vizināts, kamēr depo konstatē, ja, ka lūk, selfiju taisītājs ir aizgājis bojā. Ne? Bet tas ir tāpēc, ja, ka cilvēks grib izdarīt vēl vairāk nekā citi. Ne? Un tas ir šī te interneta radikalizācija. Un tāpēc, ko tad tas nozīmē brandiem? Ja mēs īstermiņā skatāmies, tad brandiem, protams, būs kārdinājums, vai taisam sociālo tīklu profilus un mēģinam izdarīt vēl kaut ko vairāk, ja iesaistīt cilvēkus tur vēl trakākās lietās, ne? Bet tas ir līdzīgi kā ir cenu kāri, vai ne? Tad šis izskatās, ka ir tāds realitātes karš. Ja? Un tāpēc, protams, ka reāli skaties, ir daži brandi, kas to var darīt, bet lielākai daļai brandu tas ir neapdomīgi, maigi izskatoties. Ja? Un tāpēc jā, ir īstenībā brandiem tā filozofiski paskatoties, ir jāpaskatās, kā mēs varam nošķirt
paskaties uz mani, pret novērtē mani. Ja? Tad tas, ko es daru, ir jēgpilnāks un tas izraisa kaut kādu tādu cieņu pret to, ko tu dari. Ja? Nevis tikai redz, ko es šeit esmu. Ja? Lūk, savukārt, ko brendi var darīt, var mācīties no tiem veiksmīgajiem gadījumiem, kas bija šie te paskaties uz mani. Ja? Tur Gangnam Style noturējās, teiksim, cik viņš tur pusgadu vai gadu viņš tur noturējās. Ja? Bet tas ir ļoti īstermiņa trends, ja? un skaidrs, ka atkal plānojot jebkuru brendu komunikāciju, mēs nevaram paļauties uz īstermiņa izgājieniem. Ja? Mēs gribam, lai mūsu brendi ir veiksmīgi ilgtermiņā. Ja? Lūk, un ilgtermiņā, jā, tad patiesībā mums ir jāsāk domāt, kā mēs komunicējam ar cilvēkiem, kur ir uzauguši ar spēlēm, kur regulāri tiek veikts masu slepkavības, sociāli nepieņemamas darbības, automašīnu zakšana un to iepriekšējo īpašnieku piekaušana turpat ielas malā. Ja. Lūk, vai kārtības ieviešana kaut kādās valstīs, ja, teiksim.